Sveiki, mīļie! Ar jums kopā kā esmu es, Dācis Spāre. Un dēļ tā, ka pāris dienas atpakaļ es Facebookā izlasīju režisoru Alvi Hermaņam pārdomas par esošu Latvijas situāciju, kuras mani ļoti uzrunāja. Es izvēlējos ierakstīt šo video, kurā strādāsim ar līdzjūtības frāzēm, lai izmainītu to realitāti, kuru mēs visi kolektīvi piedzīvojam. Bet tad iesākšies tieši ar šo Alvi Hermaņa rakstu, viņa ierakstu sociālajos tīklos, konkrēti Facebookā. Dabā paredzēts, ka visiem organismiem ir savs laiks dzimšanai, pilnbriedai un savs laiks norietam un beigām. Arī uz tautām gan jau tas attiecas. Lasu tagad Zigmunda Skoņa tekstu par Georgu Neikenu, latviešu pašapziņas modinātāju 19. gadsimta vidū. Vēl priekšā būs pirmie dziesmu svētki, sava valsts, lielais visas tautas entuziasms un lielās personības, kuru skatam nebija gala. Lielās enerģijas laiks, kas turpinājās vairāk kā gadsimtu, līdz pat atmodai. Tagad esam tajā fāzē, kad gandrīz visiem viss vienalga. Entuziasmu uz šo projektu vairs nejūt ne sabiedrībā, ne pie valdošiem, ne pie jauniešiem. Jāatzīst, vai tiešām viss iet uz beigām un šai tautē lēmts bija tikai uzliesmot un apsīt gadsimtu ietveros? Rakstu šo nevis, lai atkal visu kritizētu, bet lai apjēgtu. Varbūt kāds saprot, kāpēc, atšķirībā no kaimiņiem, šeit nav kopīga entuziasma un iedvesmas uzbūvēt pašiem savu paraugu valsti, kura no enerģijas rūktu kā tikko iekurta krāsnes, kur visi viens otram palīdzētu, atbalstītu un priecātos par katru, kuram izdevies pabīdīt uz priekšu savējo un tātad arī kopīgo projektu. Kas noticis? Kāpēc mēs lēžam garām šo iespēju? Benzīns beidzies? Tāds domas šorīt lasot par vienu no pirmajiem latvietības pionieriem, Georgu Neikenu, un domājot par tiem latviešu gigantiem, kuri mums vairs nevar palīdzēt. Būtu interesanti ar viņiem parunāt šodien. Ko viņi par mums tagad domā? Alvis Hermanis šajā savā ierakstā minēs vairākas frāzes, kuras es, protams, izmantošu arī līdzjūtības frāžu teikšanā. Un tad tie, kuri vēl nav saskārušies ar līdzjūtības frāzēm, atgādināšu, ka, kad arī mēs sākam frāzi man ļoti žēl, varētu liekas, ka mēs žēlējam, tad ne, mēs nevienu nežēlojam, bet mēs sniedzam līdzjūtību. Un mēs sniedzam līdzjūtību tieši sev par to, ka ir tā, kā ir. Jo tad, kad mēs spējam pieņemt to, kas notiek, kad mēs spējam atlaist šo savu bildi un ieraudzīt, ka patiesībā lietas ir nedaudz savādākas, tad mēs redzam tikai vienu šauru daļu no tā, kas ir patiesībā, tad mēs spējam ieraudzīt arī to visu pārējo ainu. Ko ķeramies pie darba. Un kā vienmēr mēs sākam ar to, ka mēs nofokusējamies un iejūtamies sevī, un mēs paaicinām šajā procesā palīgā mūsu augstākos es. Un, ja jums ir nepieciešams, tad jūs veiciet savu rituālu, bet es piedāvāju sekojošu, ka mēs vienkārši sajūtam šo enerģiju, visaptverošo enerģiju, mūsu augstākā es enerģija, vai nu peldam kaut kur augstu virs mūsu galvām, vai apņemot mūs kā tādā siltā mākonī, kā siltā dīvānā vai pledā, vai arī atrodoties mums iekšā. Un sajūtot šo enerģiju, nedaudz pakavējamies tajā. Un tad dziļi ieelpojam, fokusējamies savu sirdscentru saulspinumu un redzam no turienes rūpes, mīlestību, līdzjūtību, sirdsiltumu visos virzienos. Sevi iekšā, apkārt sev, piepildam telpu arī apkārt sev, bet arī sevi iekšā katrai un ikvienai šūnai sūtam šo mīlestības, līdzjūtības enerģiju. Un atkārtoties manas frāzes, vai arī sakiet paši savas frāzes, kas jums nāk prātā šī procesa laikā. Un tad es teikšu frāzi priekšā un iedošu pauzīti, kurā jūs varat šīs frāzes atkārtot. Man ļoti žēl, ka dabā ir paredzēts, ka visiem organismiem ir savs laiks dzimšanai pilnbriedam un arī savs laiks norietam un beigām. Man ļoti žēl, ka tas attiecas arī uz valstīm. Man ļoti žēl, ka tik daudzas pazīmes liecina, ka Latvijas valsts ir sasniegusi savu norietu.
Man ļoti žēl, ka šķiet, ka beigas vairs nav tālu. Man ļoti žēl, ka lielās enerģijas laiks nu ir izbeidzies. Man ļoti žēl, ka 3. atmoda jau ir aiz muguras, un 4. atmoda vēl nav pienākusi. Man ļoti žēl, ka tagad gandrīz visiem viss ir vienalga. Man ļoti žēl, ka vairs nav entuziasma uzturēt un būvēt Latvijas valsti. Man ļoti žēl, ka viss iet uz beigām. Man ļoti žēl, ka šai tautai bija lēmts tikai uzliesmot un tad apsīkt. Man ļoti žēl, ka kaimiņiem ir, bet mums pašiem nav. Man ļoti žēl, ka tautā nav vēlmes uzbūvēt savu paraugu valsti. Man ļoti žēl, ka valdošajos nav vēlmes uzbūvēt savu paraugu valsti. Man ļoti žēl, ka Latvijā enerģijas nerūc kā no tikko iekurtas krāsnes. Man ļoti žēl, ka visi viens otru neatbalsta. Man ļoti žēl, ka tikai retais atbalsta pārējos. Man ļoti žēl, ka viņi ir ieraušies savā čaulā. Man ļoti žēl, ka arī tu vēl esi savā čaulā. Man ļoti žēl, ka savējie netiek bīdīti uz priekšu. Man ļoti žēl, ka tikai retais tiek bīdīts uz priekšu. Man ļoti žēl, ka tu neesi savējais un tevi neviens nebīd uz priekšu. Man ļoti žēl, ka savējie tiek rauti atpakaļ. Man ļoti žēl, ka ir pārāk sāpīgi noraudzīties, ka kādam kaut kas izdodas. Man ļoti žēl, ka tev neizdodas. Man ļoti žēl, ka tev nesanāk tik labi, kā vēlējies. Man ļoti žēl, ka viņi tevi apskauž. Man ļoti žēl, ka tu apskaut viņus. Man ļoti žēl, ka sveši panākumi sāp. Man ļoti žēl, ka sveša laime sāp. Man ļoti žēl, ka sveša veiksme sāp. Man ļoti žēl, ka tu neesi starp veiksmīgajiem, laimīgajiem un panākumiem bagātajiem. Man ļoti žēl, ka tev ir pārāk daudz izaicinājumu un problēmu, ar kurām netiec galā. Man ļoti žēl, ka tev nav laika iesaistīties kopīgos projektos. Man ļoti žēl, ka tev nav vēlēšanās iesaistīties kopīgos projektos. Man ļoti žēl, ka tu esi pārāk bieži pievilta vai pievilts. Man ļoti žēl, ka viņi tevi pievila tik daudz reižu. Man ļoti žēl, ka tu viņus nevilši uz pievīli. Man ļoti žēl, ka tu viņiem vairs neusticies. Man ļoti žēl, ka tu sev vairs neusticies. Man ļoti žēl, ka viņi tev vairs neusticas.
Man ļoti žēl, ka tikai naivie uzticas. Man ļoti žēl, ka tikai muļķīši spētu turpināt paļauties pēc tik daudzām neveiksmēm. Man ļoti žēl, ka šī iespēja tiek palaista garām. Man ļoti žēl, ka benzīns ir beidzies. Man ļoti žēl, ka tev nav benzīna rezervju. Man ļoti žēl, ka nevienam nav benzīna rezervju. Man ļoti žēl, ka enerģijas vairs nav. Man ļoti žēl, ka viss ir beidzies. Man ļoti žēl, ka viss labais ir beidzies. Man ļoti žēl, ka arī viss sliktais ir beidzies. Man ļoti žēl, ka beigas ir pārāk tuvu. Un tad nedaudz iepauzēsim, un es atgādināšu, ka dažas no šīm frāzēm jums var šķiet nepatiesība, un jums ir tiesības tās izlaist, bet varat arī tās teikt. Tad nekādu kaitējumu ar to mēs jau nevaram nodarīt. Bet sakot frāzes par to realitāti, kuru daudz piedzīvo, dziedinot šo realitāti sevī, mēs arī kopā dziedinām to realitāti, kuru visi piedzīvojam. Un tas ir kopdarbs, kad mēs radījām to, kas ir tagad, un tas būs kopdarbs, kad mēs to nomainīsim. Un tad tā kā vajadzēja dziļi ielpa fokusēties atkal uz savu sirdscentru sauspinumu un radiet no turienes mīlestību, rūpes, līdzjūtību, sirdssiltumu visām savām daļām, lai kur tās atrastos, visos virzienos, katrai nekvienai šūnai, katrai vienai jūsu apziņas daļai. Un atkārtojot aiz manis, vai arī sakiet savas frāzes. Man ļoti žēl, ka vairs nav vērts pat mēģināt. Man ļoti žēl, ka viņi tev iestāstīja, ka nav vairs vērts mēģināt. Man ļoti žēl, ka tu noticēji viņu meliem. Man ļoti žēl, ka tu uz viņiem tik ilgi paļāvies. Man ļoti žēl, ka tu paļāvies uz tiem, kuri nebija spējīgi visu atrisināt. Man ļoti žēl, ka tu gaidīji, ka kāds cits visu atrisinās, visu izdarīs. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, ka ikviena balss ir svarīga. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, ka ikviena darbs ir svarīgs. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi palūgt palīdzību. Man ļoti žēl, ka viņi nelūdza palīdzību, kad tā bija tik ļoti nepieciešama. Man ļoti žēl, ka par palīdzību ir jāmaksā. Man ļoti žēl, ka par palīdzību ir jāmaksā pārāk dārgi. Man ļoti žēl, ka par palīdzību, ko saņēmi tu, būs jāmaksā taviem bērniem. Man ļoti žēl, ka viņi jūs iedzina parādu verdzībā. Man ļoti žēl, ka ir tik grūti izkļūt no parādu verdzības. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, kā izkļūt no parādu verdzības. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, kuru rast jaunas benzīna rezerves. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, ka tu esi benzīna avots. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, ka tu esi enerģijas avots. Man ļoti žēl, ka tu savu enerģiju iztērē neliederīgi. Man ļoti žēl, ka tu ar savu enerģiju nodarīji kaitējumu sev un citiem.
Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, kā virzīt savu enerģiju gaismas virzienā. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, kas tu patiesībā esi. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, cik spēcīgs tu patiesībā esi. Man ļoti žēl, ka viņi ir aizmirsuši, kas viņi patiesībā ir. Man ļoti žēl, ka ir tik grūti atcerēties. Man ļoti žēl, ka ir tik grūti visiem reizi atmosties. Man ļoti žēl, ka tu vēl negribi mosties. Man ļoti žēl, ka vieglāk ir gulēt nekā mosties. Man ļoti žēl, ka pamošanās ir tik grūta. Man ļoti žēl, ka tu vēl nevēlies rīkoties. Man ļoti žēl, ka tu nevēlies tērēt savu enerģiju liekās darbībās. Man ļoti žēl, ka tu nezini, kura rīcība tevi novadīs pie mērķa. Man ļoti žēl, ka mērķis vēl nav skaidrs. Man ļoti žēl, ka tavi mērķi nesaskan ar viņu mērķiem. Man ļoti žēl, ka jums nav kopīgu mērķu. Man ļoti žēl, ka tikai ar mērķi vien tev vairs nepietiek. Man ļoti žēl, ka vairs nevēlies ar basām kājām bradāt pa Eiropu. Man ļoti žēl, ka Eiropai pašai ir nepieciešama palīdzība. Man ļoti žēl, ka tavi muskuļi vēl ir par vājiem. Man ļoti žēl, ka tu nezini, ar ko sākt. Man ļoti žēl, ka tu īsti netici, ka varētu izdoties. Man ļoti žēl, ka pārbaudīt, vai izdosies, tu vari tikai darot. Man ļoti žēl, ka reizēm ir jāmēģina tūkstošiem reižu, kamēr atrod īsto risinājumu. Man ļoti žēl, ka tu pazaudēji motivāciju, pirms biji mēģinājis tūkstošiem reižu. Man ļoti žēl, ka viņi pazaudēja motivāciju pārāk ātri. Man ļoti žēl, ka tu pārstāji ticēt sev. Man ļoti žēl, ka viņi pārstāja ticēt sev. Man ļoti žēl, ka tu pārstāji ticēt kopīgai idejai. Man ļoti žēl, ka viņi pārstāja ticēt kopīgai idejai. Man ļoti žēl, ka ir pārāk daudz ideju, kurām ticēt. Man ļoti žēl, ka dažas idejas ir svarīgākas par pārējām. Man ļoti žēl, ka personīgās intereses ir svarīgākas par kolektīvajām interesēm. Man ļoti žēl, ka tev nācās upurēt personīgās intereses kolektīvo interešu dēļ. Man ļoti žēl, ka tu zaudēji, kamēr citi ieguva. Man ļoti žēl, ka tu piedzīvoji netaisnību, un neviens tev to neatlīdzināja. Man ļoti žēl, ka visas netaisnības nav iespējams atlīdzināt. Man ļoti žēl, ka visu padarīt nav iespējams. Man ļoti žēl, ka visu atrisināt nav iespējams. Man ļoti žēl, ka Rīga nekad nebūs gatava.
Man ļoti žēl, ka Latvija nekad nebūs gatava. Man ļoti žēl, ka, ja nevar uzcelt līdz galam, tad nav jēgas pat sākt celt. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, ka var būt labi un vienmēr radīt vēl ko labāku. Man ļoti žēl, ka tu nepamanīji, cik daudz jau ir ticis izdarīts. Man ļoti žēl, ka sliktais aizmirstas pārāk ātri. Man ļoti žēl, ka tu salīdzini sevi ar viņiem. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi salīdzināt sevi ar sevi pirms kāda laika. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi salīdzināt Latvijas valsti ar Latvijas valsti pirms kāda laika. Man ļoti žēl, ka tu redzi slikto, bet nepamani labo. Man ļoti žēl, ka tu pamani kļūdas, bet nepamani izdošanos. Man ļoti žēl, ka dažas izdošanās tik dārgi maksāja. Man ļoti žēl, ka daži negodīgi cilvēki tev sabojāja priekšstatu par latviešiem. Man ļoti žēl, ka tu saulēcīgi nepamanīji, kurš ir godīgs un kurš nē. Man ļoti žēl, ka tu uzticējies meļiem un nejēgām. Man ļoti žēl, ka tu sagaidīji no viņiem vairāk, nekā viņi bija spējīgi izdarīt. Man ļoti žēl, ka tu iedevi viņiem pārāk daudz varas. Man ļoti žēl, ka viņi neizdarīja solīto. Man ļoti žēl, ka tev ir jālabo viņu kļūdas. Man ļoti žēl, ka tev pietrūkst kompetences, lai izlabotu viņu kļūdas. Man ļoti žēl, ka kļūdu labošana vēl nav pagātnē. Man ļoti žēl, ka tev ir bail no jaunām kļūdām. Man ļoti žēl, ka viņa netika sodīta par viņu kļūdām. Man ļoti žēl, ka viņu kļūdu dēļ cieta citi. Man ļoti žēl, ka tev ir jāmaksā par viņu kļūdām. Man ļoti žēl, ka no kļūdām nav iespējams izvairīties. Man ļoti žēl, ka visu laiku ir jāmācās no kļūdām. Man ļoti žēl, ka tu mācies, bet viņi nē. Man ļoti žēl, ka tev nav pieredzes kā vajag. Man ļoti žēl, ka viens risinājums padara neiespējamu citu. Man ļoti žēl, ka nevar vienlaicīgi pastāvēt divi risinājumi. Man ļoti žēl, ka tavas mācības tik ilgi velkas. Man ļoti žēl, ka tu nespēji atcerēties, kādam ir jābūt rezultātam. Man ļoti žēl, ka tu nespēji atcerēties, kas tev ir jāiemācās. Man ļoti žēl, ka ir tik grūti atcerēties, kas tev ir jāiemācās. Un tā es atkal iepauzēju un pavērot, kas ar jums tagad notiek, kādas domas jūsos raisās, kādas emocijas jūs izjūtat, kā jūs jūtaties fiziski, emocionāli. Un turpiniet teikt sev līdzjūtības frāzi par to, kas ir tagad īpaši, ja tas, ko jūs jūtat, ja tas, par ko jūs domājat, nav nekas īpaši pozitīvs. Bet es no jums pagaidām atvados un saku uz tikšanos kādā citā video. Atā.